Mēs atrodamies caurlaižu telpā Valsts drošības komitejas ēkā un ieeja no stūra, un šī bija vienīgā vieta, kur cilvēki varēja brīvi ieiet, un darīšanas varēja būt divas. Tātad pēc pavēstes cilvēki tika izsaukt uz šejien, jeb arī mums te stūrī ir tāda kastīte, kur cilvēki varēja iemest arī savus ziņojumus, ja viņiem tādi bija. Nu, parasti runā par to, ka tie bija anonīmie ziņojumi, kādu laikam tur arī bija pārsvarā tomēr, bet pēc kara šī kastītē ļoti daudz cilvēku nāca un met vēstulītes, jo vēlējās uzzināt kaut ko par saviem piederīgajiem. Tiesa gan mums neiedeva nāves sodu, bet iedeva katram pa 15 gadiem. Ir cilvēki, kuri ir piedzīvojuši Valsts drošības komitejas spiedienu pret viņiem un pat ir te bijuši izsaukti, ir sēdējuši, ir vadījuši daudzus mēnešus. Tur reakcija ir pilnīgi savādāk. Tad ir cilvēki, kas te nekad nav bijuši, bet ir vienmēr gājuši ar līkumu. Neatkarīgi no apstākļiem, steidzas vai nesteidzas, bet vienmēr pāriet ielas otrā pusē, jo negrib šim namam iet garām. Visbeidzot nāk jaunieši, kuri jautā, kas vispār ir Valsts drošības komiteja. Un tad ir jāsāk stāstīt no pašiem pamatiem, un tad viņi diezgan neticīgi raugās uz to, ka te otra puses sienai, tepat blakus ielai atrodas cietums. Un pat šautuvi bijusi. Un tad ir viena daļa sabiedrības, kas man ir teikuši pazīstami cilvēki, viņi nekad te nenāks, un viņi negrib to visu redzēt un negrib ar to zināt. Jo pietiek negācija un pietiek visu to nelabumu, un ir jābeidz vienreiz sērot un bēdāties un ciest par vēsturi, ir jāsāk dzīvot rītdienai. Es šos cilvēkus cenšos pārliecināt par pretējo tomēr. Mēs esam priekštelpā pirms ieiešanas šautuvē. Šī bija viena no sarežģītākām vietām mums, kā to parādīt. Un mēs beidzot izšķirāmies par šo koncepciju, ko jūs redzat. Tātad te ir tāda melna strīpa, kas ir tā robeža starp dzīvību un nāvi. Un mēs zinām, diemžēl, bet arī ikdienā mums tā robeža joprojām ir ļoti trausta. Mēs ejam telpā, kas speciāli tika izbūvēta kā šautuve. Tas notika 40. gada vēlā rudenī, un šaušana sākās 41. gada janvārī. Tātad tā ir garaža, kurā iebrauc mašīna, un līdzās garažai ir šautuvas telpa. Ir cilvēks, kurš tiek atvests, ieslodzītājs, viņš ir ticis notiesāts uz nāvi, bet viņam vēl bija tiesības rakstīt apžēlošanu. Viņš ir uzrakstījis to, nonāk ātrā atbilde, kad nekāda apžēlošana nav. Tad to viņam paziņo tajā mirklī, un tad sasien rokas aiz muguras un ved tālāk. Viņš jau droši vien vēl neapjauš, ka viņu vēl nogalinās, jo tas notiek viss ļoti ātri. Protams, ir vēl cerība varbūt vēl kādu dienu padzīvot. Un tad ieved šautuvē, un tur stāv aiz muguras šāvējs. Šī nāvessoda izpilde, mūsuprāt, ir ļoti precīzi parādīta Andžeja Vaidas filmā Katiņa, un mēs kontaktējāmies ar Polijas pusi, un viņi mums atļāva izmantot no šīs filmas apmēram 2,5 minūtes fragmentu, ko tad arī mēs piedāvājām šobrīd noskatīties arī apmeklētājiem. Man nav šeit vairs nospiedoša sajūta. Es vienkārši esmu pieredzis pie šīs vides. Es esmu jutis līdz tam visam, es esmu pārdzīvojis pietiekami, es esmu saklausījies šīs video liecības, es esmu lasījis liecības. Jā. Es esmu tam visam pārgājis tā kā pāri. Man šī ēka tomēr tā uzrunā īpaši, un man ir tāda sajūta, ka viņi ir tā kā man un arī sabiedrībai teikusi, ka beidzot jūs esat klāt, kur jūs visu laiku bijāt.
Man ir tik daudz jums ko stāstīt. Es domāju, ka šeit būtu īstā vieta muzejā, jo es domāju, ka šeit tā aura ir tāda, ka neko citu šeit, manuprāt, nevajadzētu darīt. Bet, ja mēs runājam konkrēti par šo ekspozīciju, kas ir 10 stāsti par dažādiem notikumiem Latvijas vēsturē, un šie stāsti tiek izstāstīti caur vienu priekšmetu. Ja? Viens priekšmets mums ir tas, kas šos stāstus stāsta. Šis stāsts ir par cilvēkiem, kas piedalījās 1905. gada revolūcijā. Un šeit galvenais centrālais stāsts ir akordeons. Nē, tās ir ermoņikas. Tās ir ermoņikas, kurās strādnieks Vilhelms Tērmanis spēlēja tepat Rīgā Iļģiciemā Lācara mūsdienās Lāčapas kapos, un viņš viņas spēlēja, lai brīdinātu pārējos nelegālās sapulces dalībniekus, kas tuvojās briesmas, ka tuvojās policija. Principā tas stāsts arī ir diezgan skumjš, jo revolūcija tika zaudēta, bet revolūcija deva arī tādu kā nacionālo pašapziņu. Kas ir saldumkāras stāsts? Tas ir stāsts par atsevišķiem cilvēkiem no 15,000, vairāk kā 15,000 cilvēku, kuri tika 1941. gada 14. jūnijā apcietināti un izsūtīti. Šajā stāstā saldumkārbā tātad ir runa par Rīgas uzņēmējiem, kuri no 1918. līdz 1940. gadam bija Latvijas labā darījuši ļoti daudz. Ja. Šādās te kārbās ķuzes fabrikā tika iesaiņoti saldumi, gan pastiles, gan arī karameles. Tā simboliski mākslinieki ir parādījuši, ko izdarīja ar visu šo te lielo uzņēmumu, diemžēl padomju varas laikā. Ja? 1941. gada 14. jūnijā ķuzī jau bija viens. Viņa kundze Olga jau bija mirusi, viņa bērni dzīvoja kur no kurais, un viņi jau pirms tam bija teikuši, lai tēvs nedzīvo pilsētā, kad nebūs labi, ja? Ka vajag braukt uz laukiem, bet ķuze teica, bet es neko slikti neesmu darījis. Nevar būt, ka mani varētu arestēt. Tā arī bija 1941. gada 14. jūnijā, piebrauc pie mājām smagā mašīna, un vecajam kungam, toreiz jau viņš krietni gados bija, pateica, lūk, 5 minūtes, jā, un jums ir jābūt mašīnā. Ķuze visu laiku sēdējis nometnē uz celma un kaut ko uz baltām papīra lapiņām pierakstījis. Noskaidrojuši, ka tās ir salduma recepts. Viņš turpina darīt savu darbu, domāt par savu fabriku, un bija sagadījies tā, ka Urtānam iedeva 2 konfektes Saiva. Tās ir ķuzes fabrikā gatavotās konfektes. Kaut kādā veidā kādam koferī bija saglabājies. Urtāns bija viņas abas 2, viņam bija uzdāvināts. Un viņš domāja, vienu es apēdīšu, bet ko ar otru darīt? Un te viņš ieraudzīs šo te kungu, un piegājis viņam klāt un devis šo te konfektu un teicis, jā, ķuzes kungs, tas ir no jūsu fabrikas. Un ķuzim sākuši strīcēt rokas, un asaras acīs viņš teica, paldies, tā ir mana dārgākā konfekta manā mūžā. Vācu armijas karavīri zābaki. Zābakus valkājas Vēstures muzeja darbiniece Mērija Grīnberga. Mērija Grīnberga burtiski pēdējā nedēļā, kad jau bija skaidrs, kad mantas izvedīs, viņa pieteicās pati, dabūja atļauju un uzkāpa uz kuģi 7. oktobrī 44. gadā. Viņa ceļo ar šo ešalonu 1,5 gadu. Kājās viņai šie vācu armijas karavīri zābaki. Viņai bija galvenais nosargāt šīs mantas un atvest atpakaļ uz dzimteni. Un to var tikai abrīnot. Un, ja man jādomā par to, ka no viena cilvēka tas bija atkarīgs, ka tagad Latvijas muzeja un arhīvi būtu pustukši, ja nebūtu Mērija Grīnberga atgriezusies Rīgā, tas ir patiešām varoņdarbs bez patosa. Šī ekspozīcija ir īpaši ar saviem darbiem, jo liela daļa no eksponātiem ir skatītājiem pieejami pirmo reizi. Tie ir zīmējumi no izsūtīto un ieslodzīto dienas grāmatām. Pašreiz mēs esam istabā numur 1, kur ir eksponēta Ainas Rozes zīmējumi. Aina Roze ir mums visiem zināmā
grāmatu izdevēja Jāņa Rozes meita, un viņa savā 13 gadu vecumā fiksēja 41. gada Latvijas inteliģences izsūtīšanu. No vagona iekšpuses mēs varam redzēt, cik daudz cilvēku ir bijuši vagonā. Tiešām, es domāju, tur nav nebijusi neviena brīva vieta, piestūķēts līdzgrieztiem 3 līmeņos. Un, dabiski, ka tāda veida fotodokumentācijas nav. Tas varēja saglabāties pateicoties tam, ka tas ir bērnu zīmējums, un arī cenzūra tajā brīdī, nosūtot šo zīmējumus uz mājām kā pielikumu vēstulei. Viņi ir gājuši cauri kā nenozīmīgs materiāls un brīnumainā kārtā ir saglabājušies. Kāpēc mēs arī izvēlējāmies to nosaukumu Par spīti visam? Tāpēc, ka mēs zinājām, ka Gunāram Bērziņam, mūsu ļoti slavenajam karikatūristam, ir darbi no filtrācijas nometnēm, kas ir veidoti tā kā komiksi, tā kā šeit būs arī jautri brīži. Viņam ir toreiz 16 gadi. Kara gūsteknis, kritis gūstā Berlīnē ielas cīņu laikā, iestājies Latviešu leģionā brīvprātīgi. Viņš nav mācījies nevienās skolās, un jūs varat novērtēt vienkārši jauna puiša talantu, spējot attēlot gan savus ieslodzījuma vai filtrācijas nometnes līdzbiedrus. Katram ir klāt vārds, jūs varat izlasīt, no kurienes, no Tomes, no Tukuma. Ekspozīcijas beigās ir vēl viena bērnu zīmējums sērija, kur autori šoreiz ir jau 49. gada izsūtījuma liecinēce. Kas ir svarīgi, ja jūs saskaitat tos vagonus, varbūt tos cilvēkus mēs visus arī nevaram saskaitīt, cik daudz viņu ir, bet vienreiz Rīgā dziesmu svētku laikā, tad, kad paziņoja, ka dziesmu svētkos piedalās 40,000 dalībnieku, es skatījos uz dziesmu svētku gājienu Brīvības ielā, kur cilvēki sadavušies rokās pa 10-12 rindā visā ielas platumā, soļoju šo distanci no Brīvības pieminekļu līdz Dailas teātrim. Šis gājiens ilga 9 stundas. Un 9 stundās garām pagāja 40,000. Tad 40,000 jūs varat iedomāties, kas tas ir par skaitli vai cik daudz ir tie cilvēki, kas tika izsūtīti 49. gadā.